Brāli, man būtu nākuši par labu, ja tu būtu uzklausījis mani ar uzmanību 10–15 minūtes, es sāku Allāha vārdā. Kalima ir Allāha identitāte, kalimadavat ir aicinājums uz Allāha identitāti, uzaicinājums uz Allāha identitāti ir aicinājums uz ticību, uzaicinājums uz ticību ir aicinājums salauzt pasauli, aicinājums salauzt pasauli ir izjaukt vienu radījumu no katras pasaules, Dieva identitāte tiek iegūta, salaužot pasauli. Ja jūs veicat pasaules sagraušanas darbu, kalimadavat jā, pirmais pienākums ir piesaukt Allāha identitāti. Allāhs nerada neko no visa pasaules radījumi, viss ir no visvarenā Allāha. Visuvarenais Allāhs dara visu, viņš ir saistīts ar praviešu varu, cilvēks, kurš uzņemas sūtņa varu, visvarenais Allāhs ir viņš turpinās palielināt visu veidu spriedumu par labu šajā pasaulē un turpmākajā pasaulē, un cilvēks, kurš tik ļoti netur sūtni, visvarenais Allāhs turpinās palielināt spriedumu par visa veida ļaunumu šajā pasaulē un turpmākajā pasaulē. Allāhs neko nerada no visiem pasaules radījumiem, viss nāk tikai no visvarenā Allāha, visvarenais Allāhs dara visu, šī ir patiesa valoda, šīs patiesās valodas realitāte ir kā maza redīsa sēkliņa, ko zemnieks sēja vai stāda zeme, stādīšanas skaistums pēc dažām dienām zaļās 2–3 redīsu lapas ir ārā, vai šīs zaļās 2–3 redīsu lapas ir sēklu pamatnē. Vai tā pamatā ir augsne? Tātad šīs zaļās 2–3 redīsu lapas nonāca zemē, tās nav pludmalē, tās nav zemē, tad par ko liecina šīs zaļās 2–3 redīsu lapas? Allāhs neko nerada no visiem pasaules radījumiem, viss nāk tikai no visvarenā Allāha, visvarenais Allāhs dara visu, koks ir liels, kad redīs iznāk no koka, kurš redīs iznāk sarkans un balts, kurš redīs nāk tīri sarkans, kurš no tiem redīs ir tīri balti. Baltās gaļas daudzums, kas atrodams tīrā baltā redīsā, vai šis baltās gaļas daudzums ir sēklas pamatnē? Vai tā pamatā ir augsne? Vai šajā baltajā veidnē atrodamais lodmetāla daudzums ir pludmales pamatnē? Vai tā pamatā ir augsne? Tāpēc šī baltā gaļa un āda, kas nonāca uz zemes, tā nav pludmalē, tā nav augsnē, tad par ko liecina šī baltā gaļa un āda? Allāhs neko nerada no visiem pasaules radījumiem, viss notiek tikai no visvarenā Allāha, visvarenais Allāhs dara visu, šis baltais rutks jeb tas zaļo rutku lapu daudzums, kas atrodams šajā zaļo rutku lapu daudzumā, ir balto redīsu pamatnē. Vai tas ir balstīts uz pludmali? Vai tā pamatā ir augsne? Tāpēc šī zaļā redīsa lapa nonāca uz zemes, tā nav uz balto redīsu bāzes, tā nav uz smilšu bāzes, tā nav uz augsnes pamata, tad par ko liecina šī zaļā redīsa lapa? Allāhs neko nerada no visiem pasaules radījumiem, viss notiek tikai no visvarenā Allāha, visvarenais Allāhs dara visu, zemnieks strādā pie redīsu sēklām un augsnes, zemniekam, kurš strādā pie tiem abiem, ir kaut kādas pazīmes redīsi, pamatojoties uz šiem diviem. Tātad šķiet, ka mulada pasaulē nāca zemnieks. Jūtaties pludmalē? Vai jūtat augsni? Tātad, kam ir liecinieks mulada? Allāhs neko nerada no visiem pasaules radījumiem, viss nāk tikai no lielā Dieva, lielais Dievs visu rada, vistas olu, dzeltenumu un balto ūdeni olas iekšpusē, šī ir netīra ola, un olā nav bērnu, neviens mazulis ir melns bērns, kurš nāk ar krāsu, ir šī krāsa olu pamatnē. Tātad, ko šī krāsa liecina? Allāhs neko nerada no visiem pasaules radījumiem, viss nāk tikai no viena visvarenā Allāha, visuvarenais Allāhs dara visu. Liela kokvilnas zivis var dēt olas, visas olas ir vienā krāsā, vienāda izmēra un zivi ir divas acis vienā olā. Vai ir zivju eja? Vai zivīm ir dakšiņas? Kādas zivju pazīmes ir olās? Atkal, kad mazulis iznāk no olas, mazulis nāk lielas zivs formā. Tātad, ko šī forma liecina? Allāhs neko nerada no visiem pasaules radījumiem, viss nāk tikai no viena visvarenā Allāha, visuvarenais Allāhs dara visu. Cik skaista ir īsti kutuma putna krāsa? Vai tā pamatā ir putnu mēsli? Atkal, kad putns dej olas, olu pamatnē ir tik skaista krāsa. Atkal, kad mazulis nāk no olas, mazulis nāk ar putna krāsu. Vai šī krāsa ir mazuļa krāsā? Bērns, kurš paņēma formu, vai šī forma ir balstīta uz olu? Tātad, ko šī krāsa liecina? Allāhs neko nerada no visiem pasaules radījumiem, viss nāk tikai no viena visvarenā Allāha, visvarenais Allāhs dara visu, cilvēks nezina, cik daudz matu ir uz viņa galvas, viņš zina ar divām acīm rīt un vakar ķermenis, kā ķermenī nē, viņš nezina, kā viņš elpo caur degunu, viņš nezina, kā viņš sagremo pārtiku pēc ēšanas, viņš pat nezina, cik daudz bārdu ir uz vaigiem, viņš nezina.
Pat nezina, cik daudz posumu ir visā viņa ķermenī, cik daudz asiņu nepieciešams visā ķermenī, cik daudz asiņu plūst, viņš pat nezina, cik lieli ir nagi, viņš pat nezina, tad par ko viņš liecina par. Allāhs neko nerada no visiem pasaules radījumiem, viss nāk tikai no viena visvarenā Allāha, visvarenais Allāhs dara visu, sākot no Ādama alaihissalāma līdz šim. Visi cilvēki, kas nākuši pasaulē, visi cilvēki ir nonākuši pasauli tikai asarām pēc lejas atnākšanas uz zemes. Šis cilvēks ir redzams debesīs lidojam ar lidmašīnu, kas sver tonnas, cilvēkam uz galvas ir daži mati, cilvēkiem nav šo zināšanu. Cilvēkiem ir zināšanas, lai lidotu ar lidmašīnu, kas sver tonnas debesīs. Tātad, par ko liecina šī gudrība? Allāhs neko nerada no visiem pasaules radījumiem, viss ir tikai no viena visvarenā Allāha, visvarenais Allāhs dara visu, sākot no Ādama alaihissalama, kurš cilvēks ir atnesis pareizrakstības zināšanas ar ķēmi uz šo pasauli. Kurš atnesa uz zemes ar adatas burvestības gudrību? Tātad visa pasaules gudrība liecina? Allāhs neko nerada no visiem pasaules radījumiem, viss nāk tikai no viena visvarenā Allāha, visvarenais Allāhs dara visu, sākot no Ādama alaihissalama līdz šim. Visi cilvēki, kas nākuši pasaulē, ir nākuši pasaulē ar tukšu valodu, tukša pēc nākšanas pasaulē ar valodu, šis cilvēks kļūst par dzejnieku, kāds kļūst par mākslinieku, kāds kļūst par profesoru, tātad dzejnieks, kurš ir kļuvis par dzejnieku, cik daudz dzejnieks raksta par mīlestību, cik daudz romantiskus vārdus raksta tonnām grāmatu, dzejnieks ir atnesis pasaulē tik daudz mīlestības vārdu, par ko tad liecina valoda? Allāhs nav nekas no visas pasaules radības, viss ir tikai no viena visvarenā Allāha, visvarenā Allāhs dara visu mazā redīsa balto mīkstumu, lapas, zaļās lapas, kas ir ārā un kas bija pludmales apakšā. Tāds cilvēks arī ir kā redīsa sēkliņa, cilvēka sirdī bija tikai asaras, tad zināšanas, inteliģence, valoda, lepnums, mīlestība, domas ir ārpus šī cilvēka. Edikija pamatā bija cilvēki. Tāpēc, tāpat kā bērns ir liecinieks, arī cilvēks ir liecinieks kā bērns. Allāhs nav nekas no visiem pasaules radījumiem, viss ir tikai no viena visvarenā Allāha, visvarenais Allāhs dara visu, viņš ir saistīts ar vēstnesi, persona, kas ir sūtnis visvarenais Dievs, turpinās palielināt spriedumu par visa veida labo šajā pasaulē un turpmāk, un tas, kurš nepieņems vēstnesi, visvarenais Dievs turpinās palielināt spriedumu par visa veida ļaunumu šajā pasaulē. Un nākamais viss notiek no visvarenā Allāha. Visvarenais Allāhs dara visu, šī ir patiesa valoda, ticības nosaukums šai patiesajai valodai ir ticība, ja mēs sekosim šai patiesajai valodai, ticība palielināsies, šī ir sūtņa atteba, saistīts ar sūtņa attebu, personu, kas seko sūtnim līdz tam laikam, lai visvarenais Allāhs turpina palielināt spriedumu par visa veida labumiem šajā pasaulē un turpmākajā pasaulē. Šajā 10–15 minūšu diskusijā ir atrasta Allāha identitāte. Ja cilvēks ar uzmanību uzzinās aicinājumu uz Allāha identitāti, viņa sirds būs skaidra, kurš aicina visus šķiru cilvēkus. Ja aicinājums uz Allāha identitāti ir ilgi dota, sirds tiks attīrīta, sirds piepildīsies ar gaismu, ticība būs pastāvīga.